Cistīts ir urīnceļa infekcija. Cistīts vienkārši ir ļoti konkrēts termins, kas raksturo urīnceļa infekciju tieši urīnpuslī. Kopumā pacientiem patīk dzert tējas pie urīnceļa infekcijas. Pirmkārt, tas palīdz vairāk uzņemt šķidrumu un vienkāršāk uzņemt šķidrumu. Tātad viņi jau dara pareizi. Viņi jau dara visu pareizi. Jā. Es domāju, ka neviens cilvēks negribēs lietot spaini ar dzērvenēm. Iespējas ir visiem. Ir mazie spainīši tur. Ir mazie, es domāju, normāli 5 litru spainīt, ar ko iet uz mežu. 1, 2, 3. Parunāsim par veselību. Mums šodien studijā Megija. Labdien! Sveiki! Labdien! Jā. Labdien, Megija! Tu esi farmaceite. Jā, esmu farmaceite jau gandrīz 10 gadus un strādāju šajā jomā arī šos 10 gadus. Un tu esi farmācijas maģistrs. Jā, esmu pabeigusi Latvijas Universitātes farmāciju maģistros. Ļoti labi. Mums ir ļoti daudz jautājumu, kur tieši interesē farmaceita viedoklis. Kad tu strādāji aptiekā, kas bija tas, teiksim, ja mēs runājam par saaugstēšanos, varbūt ne par tādu tradicionālu saaugstēšanos, bet par urīnpušu saaugstēšanos. Vai urīnpušu saaugstēšanās šāds termins aptiekā bija patērētājiem vai klientiem saprotams? Jā, īstenībā ļoti bieži pacienti nāk ar šādu jautājumu un problēmu. Man ir saaugstēts urīnpūslis. Vai tas ir korekts veids medicīniski, kā to apzīmēt? Nē, bet pacientam tas ir ļoti saprotams un vienkāršs veids, kā pastāstīt par savu esošo, tā teikt, problēmu. Un varbūt tu vari aprakstīt, kā viņi, varbūt vēl savādāk mēģināja šo izstāstīt, kas ir tas, par ko viņi sūdzējās. Varbūt viņi nezināja, kas tas tāds ir, bet varbūt tie simptomi, ko viņi visvairāk minēja. Vienmēr sakot, tā pacienti, kas pirmoreiz slimo ar urīnceļa infekcijām, viņi bieži apzīmē šo problēmu kā saaugstētu urīnpūsli. Pēc tam jau, kad pacients ir saskāries neskaitāmas reizes, viņš jau arī internetā ir izlasījis, arī ārsta kabinetā uzzinājis un arī no farmaceita noskaidrojis, ka tas ir vai nu cistīts vai arī, teiksim, urīnceļa infekcija. Kā kurš pacients vai medicīnas pārstāvs vēlās viņu izskaidrot. Saaugstēts urīnpūslis nav jāsaprot tāpat kā mūsu ikdienišķā saaugstēšanās, kas ir klapas vai iesnas, kas ir vairāk vai mazāk vīrusu infekcija, kur pārnēsājās no pacientu uz pacientu. Šis saaugstētais urīnpūslis noteikti nebūs tāds. To izraisa, tas ir urīnpūsļa iekaisums vai urīna izvada kanālā, ko izraisa lielākoties 90% gadījumu urīna baktērija E. coli. Un tie simptomi var arī atšķirties pacientam atkarībā no tā, cik bieži viņam šī saslimšana ir bijusi. Viņi var būt ļoti intensīvi. Ir tādi pacienti, kas 3 dienas nepamana simptomus un liekas, ka tikai kāds neliels kairinājums. Jā, ir nedaudz biežāk jāiet uz labierīcībām. Iespējams, ir neliela dedzināšana pēc urinācijas, bet ir arī pacienti, kuriem jau temperatūra ir diezgan augsta, parādās mugursāpes lejasdaļā un ir jāapmeklē šīs labierīcības ar ļoti lielām izteiktām sāpēm. Kā tad var nokļūt pie tādas, saaugstēta urīnpūšļa? Kas ir tas, kas ir tie simptomi vai kas ir tās situācijas, ko varbūt raksturo paši pacienti vai patērētāji vai aptiekas klienti? Kā tad viņi ir nonākuši līdz tam? Ir zināms tā saucamā pavasara soliņu vai rudens soliņu slimība. Kas ir tas, ar ko viņi saista tos savus simptomus? Varbūt viņi arī vēl vairāk kaut ko pastāst, kā viņi nonākuši līdz šādai situācijai? Jā, pacientiem dažādi. Protams, ir citi, kas tā arī asociē šo slimību ar to, ka ir apsaldētas kājas, ir ilgstoši pavadījuši laiku augstā telpā vai ir jutuši kaut kādu vēju plūsmu uz muguras lejasdaļas, un līdz ar to ir veidojies šis urīnceļa infekcija, jeb cistīts, ko, kā jau patērētājs var arī saukt par saaugstētu urīnpūsli. Vai, ja mēs skatāmies, jo, protams, kad parādās šie pirmie simptomi, mēs varam vislabāk palīdzēt. Tad, kad jau mums ir, kāda no situācijām ielaistāka vai paliek hroniska, tad jau tā palīdzība droši vien ir daudz komplicētāka un ilgāka. Kā tu redzi šo situāciju, vai pacienti nāk jau uzreiz pie pirmajiem simptomiem, vai tad, kad jau ir pagājis kaut kāds laiks?
Pacienti lielākoties nāk pēc aptuveni 1 līdz 3 dienām uz aptieku, jo pirmie simptomi, kā jau minēju, dažreiz var būt ļoti nekonkrēti. Viņi paspilgtinās dienām ejot uz priekšu, ja netiek nekas risināts vai darīts. Attiecīgi, primāri, kāds bija jautājums? Esmu apjukusi. Kad viņi nāk? Kad viņi nāk, jā, kad viņi nāk. Tad, attiecīgi, viņi nāk vidēji 1 līdz 3 dienas, kad parādās pirmā simptomātika. Viņi nāk uz aptieku lielākoties pacienti, kas jau ir saskārušies neskaitājamas reizes ar urīnceļu infekciju. Tie, kas pārsvarā šo infekciju, tā teikt, redz pirmo reizi, viņi mēdz aiziet uz aptieku, bet lielākoties viņi jau nonāk ārsta kabinetā, jo simptomi netiek pamanīti, viņi nezin, kā viņus ārstēt, un tad viņi, diemžēl, griežās pie ģimenes ārsta, urologa vai kādu citu, kur jau tālāk tiek nozīmēta antibiotika terapija. Farmaceitiem aptiekā nāk pacienti, kas lielākoties ļoti labi apzinās savu simptomātiku, viņi varbūt ir nokavējuši vai nav pamanījuši šo simptomātiku, un viņi jau var iespējams zina, ko lietot, vai kas ir tas primārais līdzeklis, kas var palīdzēt izvairīties no tālākas sarežģītākas terapijas. Ja mēs teiksim, ka dienā atnāk 10 pacienti ar šādiem simptomiem, kas ir tas, ko viņi sagaida, vai 5 paņem un zina jau, kas viņiem ir vajadzīgs, vai tomēr viņi grib saņemt no farmaceita kaut kādu konsultāciju? Pārsvarā pacienti nojauš, ko viņi grib, jo, protams, ka primāri, jau mūsdienās viss ir lielākoties nedaudz paskatījušies online, kas ir tas, ko varētu lietot pacients, bet attiecīgi viņi vienmēr vēlās farmaceitisko aprūpi un viedokli. Primāri mums ir ļoti daudz iespējas runāt ar citiem pacientiem, kā viņi ārstē, kas ir viņu veiksmes stāsti, kā viņi lieto profilaksi, kas ir terapija, vispār kopumā, lai tiktu galā ar akūtu stadiju. Tad, protams, ir tas, ko mēs iesakām, tas, ko mēs zinām un ko mēs lasām kā jaunākos pētījumos, ārsta rekomendācijas, ko mēs redzam, ko ārsti izraksta. Līdz ar to viņi visticamāk gribēs ļoti tādu padziļinātu un pat detalizētu pieeju, kā tikt galā un ko darīt arī pēc tam, ka šī infekcija ir izārstēta. Kādi ir tie pirmie simptomi, ko vajadzētu tomēr apzināties un tomēr vai nu doties pie ārsta, vai tomēr arī farmaceitiskā aprūpē saņemt kādu konsultāciju? Pirmreizēji tā būs noteikti biežāk labierīcība apmeklējums. Noteikti tas ir jāievēro. Otra noteikti ir pēc urinācijas šī nelielā nieza un dedzināšana. Mēs nerunājam pēc tādas, kas jau ir pilnīgi sāpīga, bet tāda neliela kņudēšana, kas var liecināt, ka iekaisums varbūt ir tikko sācies, vai viņš, piemēram, ir urīna izvadu kanālā, nevis jau urīnpūslī, ko, protams, ir vieglāk ārstēt, un tad mēs varam pat nelietot antibiotiku kursu, bet jau izvēlēties kaut ko, kas ir aptiekas plauktos pieejams. Tālākās varbūt arī pat neliela maza temperatūra, bet viņa nebūs nekad augstāka par 37, jo tālāk jau mēs runājam par urīna ceļu infekcijām, kas varbūt būt nierēs. Citi simptomi var būt neliels asins pieaugums urīnā, bet tas arī ir salīdzinoši retāk. Bet lielākoties tās var būt spiedoša sajūta vēdera lejas daļā, nevēlme neatliekama, tā teikt, vēlme neatliekama aiziet uz labierīcībām. Tie būs tie lielākie un populārākie simptomi, ar ko pacients nāk uz aptieku. Mums kā ārstiem zināms tāds termiņš kā cistīts vai cistīts, un šī saaugstēšanās, tad urīna būšas saaugstēšanās ir viens un tas pats? Jā un nē. Atbilde noteikti ir tāda, ka cistīts ir urīnceļa infekcija. Cistīts vienkārši ir ļoti konkrēts termins, kas raksturo urīnceļa infekciju tieši urīnpuslī. Jo urīnceļa infekcijas var būt augšējās un apakšējās, un ja mēs runājam par tiem pacientiem, kas nāk pie mums uz aptieku, tad tās noteikti būs tikai vienīgi apakšējās urīnceļa infekcijas, ko arī var definēt kā cistītu. Ko darīt pie, ja pacients saklausīs šos simptomus, kas ir tas, ko viņam vajadzētu darīt pirmām kārtām vai pirmā lieta? Pirmām kārtām lietojam ļoti daudz šķidrumu, un ar ļoti daudz šķidrumu, es domāju, virs 2 litri dienā, lai gan pacientam tas var likties ļoti nērti un sāpīgi, un vēl pēc tam dzirdēt, ka jālieto vēl šķidrums papildus, kas nozīmē papildus iešanas labierīcībām, kas var nozīmēt papildus it kā sāpes. Tas jebkurā gadījumā palīdz mehāniski skalot ārā baktērijas. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām mēģinam turēt mūsu kājas, mūsu iegurni siltu, bet nekarsēt, jo acīm redzot, ja mums ir kaut kādi simptomi, infekcija jau ir bijusi, baktērijas ir, nekarsējam šo urīnpūsli, nemēģinam likt siltus tur kā sauc tos? Termometrus. Siltos termometrus. Siltos termometrus neliekam tādus. Termofori. Termofori, jā. Siltos termoforus neliekam.
attiecīgi neliekam virsū siltos termoforus, ja, tas vienkārši var paspildināt infekcijas risku. Mēģinam varbūt arī neskatīties tik ļoti uz tādām veco laiku tradicionālām metodēm, kuras esmu lasījusi un dzirdējusi, ka pacienti karsē ūdeni sēž un tad šie tvaiki iet virsū uz urīnceļiem. Tādus arī nevajadzētu. Tas iespējams ir bojāt vēl vairāk urīnceļu gļotādu, kas paspilgtinās iekaisumu. Un trešām kārtām noteikti nekavējoties uzsākam piemēram D-mannozes lietošanu urīnpūšļa iekaisuma gadījumā. Kas tad ir tā D-mannoze? D-mannoze vispār ir dabiska viela, kas mūsu organismā nonākot veicina šo te naturālo aizsargu mehānismu, kas ir skalojot ārā baktērijas. Tu minēji, ka tie sliktie, kas izraisa šo tādu urīna izvadu ceļu augstēšanos vai cistītu, ir baktērijas. Ko tad tās baktērijas tur dara? Kas tur notiek un kāpēc tad viņas izraisa šo simptomus? Kas tur notiek un kā mēs varam vienkāršiem vārdiem izskaidrot patērētājiem, klientam, kas varbūt saskarsies ar šādu situāciju, jo nekas jau tāds baigi traģiskais jau nav noticis. Attiecīgi baktērija, kas ir populārākā, kas izraisa urīnceļu infekciju, ir tā, kas mums arī atrodas naturāli zarnu traktā, tā ir Escherichia coli. Un viņi var veikt šo te migrāciju uz urīnceļiem. Un kāpēc viņi ir tik tā teikt proaktīvi, lai piesaistītu šiem urīnceļiem, jo viņai ir tādas ķepiņas, kas mīl rociņas ķepiņas, tas nebūs medicīniski teikts, bet jā, rociņas, ar kurām viņi vienkārši piesaistās pie šī ūra epitēlija, jeb urīnceļu gļotādes, un vienkārši uzkāpj augšā, teiksim, tā kā pa tādām trepītēm, un pietavojās pie konkrētas vietas urīnpūslī. Kāpēc vēl viņi to dara ļoti efektīvi? Jo viņi ir ļoti aktīva. Urīnpūslī ir, vienmēr sakot, proteīni, kas ir manozilēti, jeb manozē līdzīgi. Un šie proteīni ļoti mīl šo baktēriju, un šī baktērija ļoti mīl proteīnus. Un tādā veidā piesaistoties, viņi principā tur ir pietauojusies, un arī mehāniskā ceļā ir ļoti grūtāk izvadīt no urīnpūša ārā baktērijas. Tas nozīmē, ka viņa tā baktērija tā kā pietaujās pie epitēlija, un, labi, ja tur viena pietaujās, droši vien, ka tur nekas slikts nenotiek. Jā, tā visticamāk arī tad naturāla aizsarga mehāniskā veidā tiks izskalot ārā, bet baktērijas piesaistoties ļoti ātri un strauji sāk vairoties. Un vairojoties, tā ir tā problēma. Tā ir tā problēma, tā vairošanās, jā. Tas nozīmē to, ka, piemēram, pietiekoši ātri nav pamanīts kāds riska faktors jau pacientam zināms, pie kura jau nekavējoties būtu jāiedzer, piemēram, kaut kāds attiecīgi preparāts, tāpat D-mannoze, lai izskalotu viņu ārā, lai palīdzētu organismam. Ir īpaši, ja viņš ir novājināts, imunitāte ir novājināta, pacients ir ļoti gadā slimo, piemēram, vairāk kā ar vienu reizi urīnceļu infekcijām. Šie pacientiem jābūt ļoti uzmanīgiem un noteikti jābūt proaktīviem pret savu veselību un jālieto kaut kas ir profilaktiski, lai izvairītos no urīnceļu infekcijām. Tad, ja mēs tā varam apkopot, tad sanāk tā pie šī epitēlija piesaistās šī baktērija, kas mums ir visiem organismā, un tad viņi strauji vairojās. Un tad, kad viņi savairojās, tad arī parādās šie simptomi, kas mums nav vēlami, un ar viņiem jātiek galā. Tu teici arī, ka ir dabas metodes, kā kādreiz mēs kā pacientiem palīdzējām. Ir arī runas par tējām. Tur ir brūkliņu tēja, tur ir vēl dažādas ārstniecības augu tējas. Kā pacienti šo uztver, vai viņi nāk un saka, ka viņi jau to ir darījuši un nav palīdzējis, vai viņi, kāda ir bijušas situācijas varbūt arī tādām citām dabas vielām, kas varbūt nav D-mannoze? Kopumā pacientiem patīk dzert tējas pie urīnceļa infekcijas. Pirmkārt, tas palīdz vairāk uzņemt šķidrumu un vienkāršāk uzņemt šķidrumu. Tātad viņi jau dara pareizi. Viņi jau dara visu pareizi. Arī šīs tējas nav sliktas, viņas ir urīndzenošas. Tas nozīmē to, ka būs nepieciešamība apmeklēt labierīcības biežāk nekā ikdienā. Un tas atkal palīdz šo mehānisko skalošanu. Vai šīs dabīgās aktīvās vielas konkrēti strādā uz pašu baktēriju, kas ir urīnceļos, lai viņu tā teikt smuki atķeksētu no uroepitēlija vai kaut kā apmānīt vai izvedīt ārā? Līdz galam nē, tieši tāpēc arī pacienti, kam ir urīnceļa infekcijas un cistīti, viņi papildus tējai lieto vēl kaut ko, vai tēju lieto tikai tajos gadījumos, kur urīnceļa infekcija ir atrisināta, un viņi tad lieto viņu profilaktiski.
Ir vēl tāda, kādreiz bija tāda doma, kad tad ir skābais un sārmainais. Ja? Tad skāb kaut kādas 3 dienas jāēd kaut kas tā, lai būtu skābs urīns, un tad varbūt 3 dienas tā, lai būtu sārmains urīns. Vai tas ir dzirdēts, un pacienti nāk un stāsta par tādām lietām, ka viņi tur 3 dienas gaļu ēd, un pēc tam pāriet uz Brooklyn tēju? Nē, pacienti īstenībā runājot par kaut kādām diētiskām vēlmēm urīnceļa infekciju laikā nekonsultējās ar mums ļoti. Tas, ko mēs viņiem mēdzam ieteikt un noteikti arī iesaka visi farmaceiti, ir nelietot kafiju. Ja viņi tomēr ir kairinoša un tas urīnpulsis var būt reaktīvāks uz iekaisumu, līdz ar to var būt sāpīgāka, to pašu nelietojam dzērienus, kas satur daudz cukuru vai kas varētu vispār kopumā vēl vairāk kairināt urīnpulsu un radīt nepatīkamos simptomus daudz spilgtākus. Labi, tad labais draugs mums ir D-mannoze. Varbūt tu vari izstāstīt, kā tad šī D-mannoze tieši strādā? Tā kā mūsu urīna epitēlijs ir ļoti līdzīgs šai proteīna D-mannozei, tad D-mannozi mēs ieņemot, kas vidēji labākajā gadījumā būtu 500 līdz 2 grami, ideālā variantā tie būtu 2 grami, skatoties no, protams, situācijas pacientam. Viņa netiek mūsu organismā nekādā veidā uzsūkta, jeb apstrādāta. Mūsu organisms viņu nemetabolizē, līdz ar to šī D-mannoze nonāk tādā veidā, kā viņi ir urīnpūslī. Neizmantotā formā, jā. Neizmainītā un neizmantotā formā. Līdz ar to lielākoties visa tā deva, ko mēs esam uzņēmuši, nonāk mūsu urīnpūslī. Un ko viņa dara? Viņa tāds kā aizsarga mehānisms noklājās pa mūsu urīnpūša sieniņu un, teiksim tā, apmāna baktēriju. Baktērija domā, ka tas ir šis te urīna epitēlijs, jeb tas proteīns, kas dzīvo mūsu naturālajā urīnpulsī. Viņš domā, ka D-mannoze ir tas un piesaistās klāt. Tajā brīdī, kad viņa ir piesaistījusies, teiksim tā, viņa brīvi peld mūsu urīnpulsī un ar šo te mūsu naturālo aizsarga mehānismu, kas ir urīna izvade, tiek izskolota ārā no organisma. Tas nozīmē, ka mēs tā kā nobloķējam, nobloķējam un neļaujam šai baktērijai piesaistīties un vairoties. Tad tā ir tāda, labā uzvara, kur netiek nekas izmainīts, bet vienkārši mēs, tā kā varētu teikt, apmānam šo baktēriju un mēs tiekam no viņas viegli vaļā. Jā. Vai kaut kas ir par dzērveniem runā, teiksim, ka dzērvenes arī ir ļoti vērtīgas un tieši tiem, kam varbūt jau ir atkārtotas vai arī pirmreizēji šādas urīna pūšļu iekaisumi, kas jaunākais par dzērveniem dzirdēts? Dzērvenes joprojām ir ļoti svarīgas. Viela, jeb augs, kas mums būtu jāuzņem urīnceļa infekcija gadījumā. Mēs par vairāk dzērveniem šobrīd jau tiek runāts profilaktiski, kas noteikti jebkuram urīnceļa pacientam būtu svarīgi zināt. Varbūt pie akūtas stadijas, ja šī dzērvene nav palīdzējusi 3 dienu laikā, nenozīmē, ka viņu vajadzētu pārtraukt lietot vai vispār nelietot. Tā gluži nav. Ja gadījumā pacients ir nonācis līdz antibiotika terapijai, tad noteikti lietojot kaut vai dzērvenes D-mannozi, papildu terapijai samazinās simptomu nopietnību un noteikti palīdzēs arī profilaktiski to, lai infekcija pēc nedēļas, mēneša, 3, 6 neatkārtotos. Līdz ar to gan dzērvene, gan D-mannoze ir pietiekami nozīmīga. Vienkārši dzērvene vairāk jau tiek uzskatīta par tādu ļoti svarīgu profilakses terapiju. Dzērvenes mums ir, tā kā meža dzērvenes Latvijā, mums ir arī tā kā mākslīgās, šī audzētās vai kultivētās dzērvenes. Kuras no šīm dzērvenēm ir labāk parādījuši efektu? Tās būs kultivētās, jo viņās ir pirmkārt vieglāk noteikt konkrētu aktīvo vielu, kas ir proantocianidīni, kas būtu tā viela, kas tieši konkrēti arī ietekmē šo te baktēriju, E. coli, kas ir mūsu urīnpūslī. Vai tas nozīmē, ka mēs nevaram ēst parastās dzērvenes, kas ir nopērkamas Latvijas tirgū? Tā nav. Mēs noteikti tās arī varam dzert un lietot. Tur ir jautājums, vai atkal pacients nav ļoti jutīgs, vai viņam nav ļoti jūtīgs kuņģa zarnu trakts. Ja lietojot dzērvenes, viņas ir jālieto pietiekami lielā daudzumā. Šādu daudzumu mēs naturāli uzņemt, diemžēl, bez kaut kādām arī varbūt blaknēm nevaram. Līdz ar to iedzert kapsulu, kur šī dēva ir pietiekami augsta, ir ērtāk, vienkāršāk un noteikti arī daudz efektīvāk. Es saklausīju tādu vārdu kā proantocianīdi. Cik daudz tajās kultivētājās dzērvenēs ir šie proantocianīdi? Vai pareizāk sakot, kas tā ir pa devu, ko mums vajadzētu uzēst, ko mums vajadzētu ēst, tās šīs kultivētās, vai tas ir puskilograms, vai tas ir kilograms, kāds ir tas daudzums? Ja man, piemēram, ir ļoti labs kuņģa zarnu trakts, un es varu panest,
kas būtu, ja es gribu lietot profilaktiski, cik man būtu jāpēta dienā? Es domāju, ka neviens cilvēks negribēs lietot spaini ar dzērvenēm. Iespējas ir visiem, bet tas ir pietiekoši liels daudzums, ko neviens cilvēks nevēlēsies uzņemt. Bet, ja kurā gadījumā, tad tā arī parasti definē, kad proantocianidīdi vidēji 36 mg varētu būt tāds spainis ar dzērvenēm, kas būtu vidēji tas apmēram. Ir mazie spainīši. Tur, mazie, jā, es domāju, normāli 5 litru spainīt, ar ko iet uz mežu. Bet varbūt tu vari izstāstīt, kā tā dzērvene strādā. Mēs tagad labi sapratām, kā strādā manoze, varbūt kā strādā dzērvene. Varbūt to mēs, vai tie proantocianīdi, pareizāk sakot. Proantocianīdiem arī ir ļoti līdzīga darbības mehānisms, kā ir D-manozē, tikai tā ir vajadzīga daudzreiz augstākās devās, un viņa nevienmēr var būt efektīva tieši uz E. coli. Viņai, diemžēl, ir arī kaut kāda neliela daļa, kas ir vairāk kā imunitātes stiprinoša, veicinoša īpašība. Līdz ar to D-manozi būtu ļoti labi lietot ar dzērvenēm kopā, bet dzērvenes ar D-manozi. Okay, tas dubults neplīst. Dubults neplīst. Labāk 2 nekā 1. Tad, ja mēs runājam par manozi, kad tad viņu vajadzētu lietot? Vai pie pirmiem simptomiem, vai atstāt tā kā rezervē, vai arī pie atkārtotiem cistītiem? Kā būtu pareizi lietot manozi, D-manozi? Akūtā fāzē D-manozi noteikti lietojam vidēji 2 gramus dienā. Tādu produktu arī mums Latvijā jau nopērkam, līdz ar to nebūtu jābūt nekādai problēmai dozējot. Lietojam 2 gramus dienā, vislabāk būtu uz nakti. Protams, ja pacients ir sajūtis pirmos simptomus dienas laikā, dienas pirmajā pusē noteikti lietojam momentāli, kā esam sajutuši pirmos simptomus. D-manozi devu var paaugstināt līdz pat 10 gramiem līdz 12 gramiem dienā, kas nav varbūt praksē tik populāri, bet, ja ir nepieciešamība, to var darīt. Attiecīgi, profilaktiski, ja mēs runājam, ilgums, kādu akūtā situācijā lietojam D-manozi, vidēji 3 līdz 7 dienas. Ja 3 dienu laikā simptomi pasliktinās un paliek sliktāk, iekaisums ir bijis pietiekoši nopietns, un tad ir jādodas pie ārsta. Attiecīgi, ja simptomātika uzlabojās, lietojam tādā pašās devās un ilgumā aptuveni 7 dienas, un pēc tam profilaktiski noteikti kādu ilgstošāku laiku, lai šī infekcija pilnībā un baktērijas pilnībā izskalotos no organismu, jo vēlreiz tāds, kas ir savairojušās, var būt izskalots, bet varbūt palikusies urīna puslī ir tā viena nabadzīte, kur ir vēl joprojām pieķērusies pie šī urīna puša. Ilgstošums profilaktiski arī var atšķirties, un kā mēs šo terapiju veicam. Tie var būt 500 līdz 2 grami dienā D-manozes kopā ar dzērvenēm vai bez. Katru dienu uz nakti, piemēram, vidēji 3 līdz 6 mēnešus. Tas būtu vienkārši ideāli zelta tāds standarts, kā mēs varētu lietot D-manozi, lai tiešām veicinātu to, ka tā profilaks ir nostrādājis 100%. Attiecīgi, piemēram, tie pacienti, kur nevēlas katru dienu lietot D-manozi, kas šī terapija ļoti atspoguļo to pašu, kas notiekās, piemēram, ar nitrofurantīnu grupu, kas ir antibiotikām, profilaktiski mēs arī dzeram 1 kapsulu uz nakti, 3 līdz 6 mēnešus. Tad mēs vēl varam D-manozi lietot šādā profilaksē, kad lietojam nedēļu no vietas, bet katru mēnesi aptuveni. Un tad tālāk šī terapija būs nevis tikai 3 mēnešus, bet jau 6 līdz, piemēram, 8 mēnešus. Ja mēs izvēlamies tikai 1 reizi mēnesī, bet atkal teikšu, jebkura profilakse ir daudzreiz efektīvāka ja profilakse vispār netiek ievērota nekāda. Bet šī ir tāda informācija, kur diezgan grūti atcerēties. Ja? Noklausīsies, tajā dienā uzreiz sapratīs. Droši vien, kad ir kaut kāda vieta, kur to var redzēt, vai jāiet pie ārsta, vai jāiet uz aptieku, vai arī ir kaut kāda vieta, kur mēs varam šo informāciju iegūt tā kā online vai internetā. Noteikti internetā šobrīd ir pieejama ļoti daudz, gan latviešu, gan angļu valodā informācija par to, kā lietot D-manozi. Farmaceits noteikti arī varēs palīdzēt un atbildēt. Es domāju, ka ārsta kabinetā arī šī informācija jau ir izskanējusi, un Latvijā popularitāte, tāpat kā Eiropā, jau D-manozi ir vairāk vai mazāk iegūsi. Tad skatāmies pieejamos rakstus un lasām literatūru. Vai ir bijuši arī kādi pētījumi Latvijā vai Baltijā, vai, kas pierāda šo efektivitāti manozē?
Manoze vispār ir ļoti pētīta kopumā, un mēs nerunātu par tās efektivitāti tik ļoti un tik lielā mērā, ja Eiropā tā nebūtu jau pierādījusi savu efektivitāti. Līdz ar to ļoti izcili pētījumi ir Itālijā tieši par to, cik efektīva ir D-manoze, un tur arī ir pētījumi tieši šajā 2 gramu diapazonā, kur D-manoze ir pat salīdzināta, kā jau minēju, ar šo populāro antibiotiku grupu nitrofurantoīniem, bet arī ilgstošā lietošanā, ja? Vai Latvija ir kaut kāda īpaša vieta, kur cilvēkiem vairāk ir šā urīnpūšas augstēšanās, vai mēs esam tāpat kā vidēji Eiropā? Mēs esam vidēji tāpat kā Eiropā, un bieži vien, ja pacientiem liekas, ka ziema, rudens un augstie mēneši var būt vispopulārākie urīnceļu infekcijai, tad arī vasara, jau pie mums karstās un mitrās vasaras, arī ir ļoti izcila vieta, kur baktērijas mīl savēroties un izraisīt urīnceļu infekciju. Un peldēšanās droši vien augstā ūdenī, vai arī, teiksim, pēc pirts iet augstā ūdenī, tas droši vien arī nav baigi veselīgi. Tas varētu būt neveselīgi tajā brīdī, ja mēs ieejam pirtī, ieejam augstā ūdenī un uzturamies pēc tam vidēji 10-20 minūtes ārā ar plikām kājām. Ja šī pelde notiekās diezgan strauji, var izvairīties no urīnceļa infekcijas, bet jāatcerās arī, kad ieejot atpakaļ pirtī, mums ir varbūt mitras palkustījums ļoti ilgstošu laiku, vai viņš netiek pārmainīts, un ja pacientam ir šie recidīvi, tad viņam noteikti būtu, piemēram, profilaktiski tajā vakarā, kad pacients ir gājis pirtī vai peldēties, vai bijis basēnā, vai jebkurā gadījumā ir bijusi kaut kāda aktivitāte, kas varētu izraisīt urīnceļa infekciju, viņš var tikai vienreiz ieņemt D-manozi un vajadzētu būt, kad izvairīties no urīnceļa infekcijas, pat ja nav veidojušies nekāda simptoma pacientam. Vai pārtika kaut kādā veidā ietekmē D-manozes darbību? Piemēram, ja es sajūtu no rīta vai kāds pacients sajūt no rīta, kad ir tomēr šie simptomi, un viņš jau ir paēdis, un viņš tagad grib ātri to manozi, negrib gaidīt līdz vakaram, D-manozi. Nē, noteikti ne. D-manoze tādā ziņā ir ļoti pateicīga arī kopā ar ēdienu. Pat ja mēs izdzeram no rīta kafiju un lietojam D-manozi, nevajadzētu būt, ka D-manozes efektivitāte jebkādā veidā samazinās. Teiksim, ja viņa ietekmē šīs baktērijas, kā ir ar dabīgo mikrofloru? Tā ir viena no D-manozes priekšrocībām pār, piemēram, dzērvenēm, populārajām dzērvenēm, ko pacienti lieto urīna infekciju gadījumā. D-manoze pati par sevi tiek uzskatīta arī par prebiotiku, kas ir fantastiski pacientiem, jo ja mums organismā ir vairāk labās baktērijas, tas nozīmē, ka tas ir vēl viens papildus dabīgs aizsargmehānisms, lai nevērotos tās ļaunās baktērijas vai arī viņas nenokļūtu urīnceļu sistēmā. Par saluromanozi izmaksām, profilaktiskām izmaksām dienā un nedēļā. Kādas tās ir? Vidēji aptuveni tas ir €1,5 dienā, kas, manuprāt, ir ļoti draudzīgs jebkuram pacientam aciņam. Ir īpaši, ja mēs salīdzinām uz terapijām, kas iekļauj antibiotikas, kas noteikti nebūs tikai antibiotika kurs, bet arī attiecīgi labo baktēriju. Citām pacientiem antibiotikas var izraisīt kaut kādas citas attiecīgi veselības problēmas, kas papildus ir ekstra izmaksas. Līdz ar to, manuprāt, izcils risinājums gan urīnceļu veselībai, gan arī, protams, aciņam. Ja mēs skatāmies kopīgi statistiku, droši vien, kad lasot literatūru arī parādās. Noteikti, kad ir cilvēki, kas pievērš ļoti daudz uzmanību savai veselībai, un tie, kas varbūt mazliet paviršāk uzmanību, varbūt cik daudz ir tādi, kas varbūt cīnās un neiet un pie speciālistiem, pie farmaceitiem vai pie ārstiem un mēģina sadzīvot, vai tomēr, teiksim, katrs ir gatavs doties uz aptieku un pirkt. Kā tev liekas, cik daudz ir tādi, kas varbūt neapzinās, ka viņam ir šī lieta un viņam ļoti ātri varētu palīdzēt? Es domāju, ka jebkurš pacients ar urīnceļu infekciju ilgāk par 3 dienām neizārstējot viņu, jebkurā gadījumā nevarēs izdzīvot un nevarēs atlikt šo problēmu, jo neizārst urīnceļu infekciju ļoti ātri noved pie nieru iekaisumiem. Līdz ar to, ja viņa pati atrisinās no sevis, tad tas iekaisums visticamāk nav bijis nopietns, varbūt viņš ir bijis vienkārši mehānisks. Tā arī var gadīties, bet jebkurš pacients, kuram ir, es domāju, ka viņš ļoti ātri nāk uz aptieku un jau prasa. Ja viņš pat nezina, ka tā ir urīnceļa infekcija, tad simptomātika farmaceitam uzreiz pateiks priekšā, kas tas ir un kā rīkoties un ko ieteikt pacientam. Un tava rekomendācija kā farmaceita, maģistra rekomendācija ir pie pirmiem simptomiem, kad parādās, lai nāk uz aptieku?
Momentāli. Jā. Nu, tas nozīmē, ka būs ātrāk atvesaļošanās periods. Jā, noteikti ātrāk atvesaļošanās, ilgstošāk, labāka veselība, un mēs arī profilaktiski ieteiksim kaut ko, kas no pacientu varētu, tā teikt, nedaudz viņam uzlikt, tā teikt, smaidu uz sejas. Jā, nu tad mēs varam teikt 1, 2, 3, veselības studija. Paldies, Megija! Paldies, Kaspar!